sveiki, draugi, sekotāji un skatītāji. Šodien esmu atbraucis uz Vimbu Baļļuku. Mēģināsim izaicināt Vimbus uz deju, redzēs, kā mums te sanāks. Makšķernieki te daudz ir, makšķerējas bārtā. Makšķerēsim bārtām. Pie tiltiņa, populārākā vieta mūsu puses, kur Vimbas ķer. Makšķernieki ļoti daudz jau ir. Pulkstenis jau ir 9. Te ir daudz makšķernieku apkārt, jau redzam. Iekārtosim vietiņu un sāksim copēt. Jā, labi. Ķeramies pie copes. Jā, ne? Mēģināsim dancināt tās vimbas, kā mums te ies. To redzēs vēlāk. Labi, tā līdz vēlāk. Nu, redz, esmu sagatavojies copei. Viss man ir salikts jau. Jau sāk copēt, iebarot un copēt. Redzams, ka te zivs ir, kaimiņi izvelk kādu jau. Tas man priecē. Šitā varēsim beidzot sākt copēt arī. Bišķiņ paskatīsimies distanci, kāda mums te ir. Nu, tad īstenībā iemest no sākuma paskatīties, kur te kaut kāda kanta ir pārbaudīt. Iemetīsim, ne? Uzliksim to marķieru sviniņu. Varētu saprast, cik tālu, cik lielā distancē mums makšķerēt, vai ne? Tā, kur man viņš bija? Atbrauc uz Vimbu Danci. Baļļuks būs te, Vimbu Baļļuks te būs. Būs interesanti, vai ne? Jāpaskatās, cik es iepriekš tālu makšķerējis, jāuzmanās no tā. Citādāk pirmais iemetens jāmet ir tā ļoti uzmanīgi. Lai varētu saprast, kur man ir tas marķēts jau. Citādāk ir bijis tā, kad aizmirstās un kā māc tā pankš, visu aizlido. Tāpēc tā prātīgi metīsim un skatīsimies, un tajā distancē ir. Īstenībā pat normāla distance jau stāv virsū, ja tā paskatās. Jā, grunte ir stingra apakšā. Jā, tā distance varētu būt arī laba, pilnīgi, ko es esmu iepriekš makšķerējis. Nav ko tur daudz testēt. Vienīgais es biju makšķerējis otrā pus tiltam. Otrā pusē es makšķerēju. Šoreiz makšķerēju šī pusē mēģināšu, kas šī pusē sanāks mums. Nu, makšķerēreiz man ir slidošā barotava būs, jo slidošo barotavu var redzēt smalkās copīts ar. Ja uzliek tādu stingro, tad tikai tad jau, kas zivs var teikt jau galā. Tā tu redz jau smalko copīt mazo. Tā, būs interesanti copi šodien te. Paķersim Vimbas. Ir jau pavasars arī iestājies. Tā kā varam mierīgi copēt. Barība uzmaisīs skaisti. Sāksim copēt, tajā manīsim, kā mums te ies. No, ne? Tādi jau manīs, kā mums te ies, barosim un izvēlēsimies vienu punktiņu pretī tam kokam. Hopts, un tā arī metam pakš.
Pagaidīsim, lai iztukšojās barotava. Strauma nav liela. Man liekas, barotava 60 gramu. 60 gramu barotava, jā. Ar to tu pilnīgi pietiek iemet. Iemet un nekur neviens nevelk neko prom. Superīgā copīte, ilgi neesmu bijis. Šitādi copi interesanti. Pilnīgi prieks, kur rodies. Makšķernieki ar te ir apkārtnē, makšķerē, tādā bariņā. Visi tādā bariņā pārsvarā izskatās, ka tie mūsu kaimiņu zemes makšķernieki sabraukuši te atkal ir. Kad šie te mums ir sabraukuši. Bet viss ir makšķerē. Gaida savu zelta vimbu. Labi, sudrabu. Tā, ne? Tad jau manīsim te, kas te kā būs ēsums. Man ir muškāpur, pinki, motils un pērnā gada tārpi. Pērnā gada tārpi man vēl te ir. Kukurūza arī es ir paņēmis līdzi. Bet tārpi noziemojuši un viss kārtībā. Nekas viņiem nekait, bet tie ir veikali tārpi. Tāpēc laikam tā arī, ka viņiem nekas arī nekait. Tā kā barojam zivtiņas. Un mēģināsim noķert kaut ko te šajā upē. Dziļums te nav nekāds dižais. Bet lielāko daļu jau, kas te makšķerējuši, zina, kā te. Tā kā mēģināsim piemānīt kādu super zivi šodien. Noķert skaisto bārtas vimbu. Pavasars jau arī ir iestājies astronomiskais, brīžiem jūk, astronomiskais pavasars jau ir silts, šodien saulaini, visu dienu sola arī, kas tas tā, bišķi pa tālu izlaid ārā. Šodien ir piekdiena. Es iedomājos, kas te sestdienā darīsies. Ja jau piekdienā te ir tik daudz makšķernieku. Tajā pusē vispār labākās vietas, jo viss ir sen aizsists jau. Šitai daļā vispār ir no abām pusēm makšķernieki. Bet te vēl bija tāda brīva vietiņa, kur varēja atnākt pacapēt. Pārsvarā viss vietas aizņemts. Nu, tā. Tā kā šodien jābūt copei ideālai. Mēģināsim vimbu, breksi noķert. Vienādi sakot, kāda zivs ķersies, tādas mēs būsim priecīgi par to, kas arī pieķersies. Tā, nu ko, sāksim copēt. Jāiemet pirmā. Bišķiņu esmu iebarojis. Pieliksim barotavā motili. Tā, tie man tur ir jau. Visādas lietas. Iesākumā pamēģināsim uzlikt pāris pinkus un motili. Tad redzēs, kā mums ies. Vai mums paveiksies vai nē. Pāris pinkus un motili uzliksim, jā.
Skaistais motils. Šoreiz man atnāca ļoti skaists motils. Sūtīja no OK Cops. Paldies viņiem, ka viņi man atsūtīja tādu skaistu motilu. Protams, vēl jāpiešājās viņu uzlikti. Tik bieži es ar viņiem neņemos, tad man viņi tā grūti iet uzlikt. Diezgan pagrūti. Ai. Ko copēs? Tā manīs. Kā mums te iet vēl kādu pāris pinkas uzliksim. Pēc tam muškāpus pamēģinās. Tā. Mēģināsim, kas labāk strādās šodien. Jo var redzēt, ka zivtiņ kāds izmakšķerē. Tas nozīmē, ka viņa te kustība viņai te ir. Tas ir, nevar uzlikt tāru. Kad kustība ir, nozīmē, kad zīvis būs ar pareizi pieeju. Redz, šitā te man te izskatās, redz. Tāda superīga. Un te man ir čiks, viss super. Metam iekšā, gaidīs pirmo zīvi. Gaidīsim pirmo zīvi. Kā mums te ies, tad manīsim, ne? Kā mums te beigsies šodien. Vai mums būs cope vai nebūs, tādi jau manīsim. Tā viņš ir. Nu, ne. Gaidam pirmo copi. Ja, uztaisam vēl putriņu, jau. Šitām skaistām virnojām. Tā viņš ir. Kaut kas pacapēja, bišķi pacapēja un apstājās. Tik daudz makšķernieku. Jācer, ka līdz manām makšķeriem var atnāks kāda vimba. Var arī brekas būt. Nav obligāta vimba. Galvenais, lai copi ir. Nē, tā viņš ir. Tāpēc bišķi intensīvāk jāpabaro. Lai zīvis ejošās garā apstājās pie tevis, vai ne? Nu jā. Visi makšķerē. Priecājās par pavasara copi. Gāja putni lido. Nu super. Vienkārši super. Laiks arī superīgi. Kur vēl labāks copei? Laiks var būt. Laikam vimba paņēma. Jā, ir zivs galā. Ir man zivs, skaista zivs. Kaut kas labs ir. Kaut kas ir labs pieķēries. Un šitā varētu būt vimba arī. Vismaz pēc danča. Tā izklausās, ka tā varētu būt vimba. Ļoti tā spēcīgi iet. Tā varētu būt man vimba. Pavasara pirmā vimba. Jā, izskatās ļoti skaisti. Vingro. Jā, ir. Mums pavasara pirmā vimba ir atnākusi. Aiziet. Pais. Makšķerietins iekšā. Pais. Nu jā, pirmā vimba. Šogad. Hops. Jā, pirmā vimba ir. Smuka tāda.
Pirmā pavasara vimba un liela. Nu, re. Vimbas te ir. Opā. Bet tas krasts gan īpaši ērts nav. Pirmā pavasara vimbiņa ir pieķērusies. Tāda pamatīga liela. Oho. Smuk lūpiņā āķīts. Nu jā, tāda viņa mums te sanācis. Tā. Un kas viņai iepatikās, muškāpurs, ne, bet pinks ar motivu. Un vēl bija putoplas bumbiņu virsū. Tāda arī pieķērās. Pagaid izpiņķerēsies ārā no auklas. Redz, tāda mums ir tā pirmā pavasara vimba. Šī tāda te. Vai. Pagaidi. Pirmā pavasara vimba. Diezgan smuka, tāda liela. Redz? Šī tāda te skaisto. Slidīgi tu gan esi. Gribēju pārmest otru makšķeri. Un šitā uzreiz man paķēra. Pirmā skaistā pavasara vimba pieķērās, vai ne? Skaisti. Re. Uz šitādu te kombināciju pirmīt vimbu paņēmu. Tāda skaisti ar putoplas bumbiņu. Super. Turpinam copi. Hops. Turpinam copi. Iemet atkal tādu kombināciju. Redzēs, kā mums te paveiksies šodien. Parādīsies tādu ļoti intensīvu copu, vai ne? Skatīsimies. Atjaunojam otru makšķeri, uz kuru mēs noķērām pirmo vimbu. Nepaspēju otru makšķeri iemest, kad jau nākošā vimba uzdancinājās. Tā viņš te ir, vai ne? Un atkal jau vimbi galā. Nepagāja nemaz ilgs laiks, ka vimbas ir klāt. Jā, super. Copi sākās tikai tagad. Bišķi padancā. Hops. Atkal vimba galā. Nu ko, varam priecāties. Vimbas ķerās. Hops. Iepatikās, atradām pareizo pieeju un sāk ķerties vimbas. Man, kaut kā iekārtojas gan es te neesmu baigi ērti. Nav ļoti ērti. Te nav ļoti ērti. Neredz atkal skaisti vimba. Skaisti vimba atkal ir. Tā, labi. Tā, lai pastāv. Metam otru makšķeri iekšā. Un tā mēs te makšķerēs. Vienu makšķeri, otru makšķeri. Sanāk tā. Viņam patīk putoplas bumbiņi izrādās. Kad bišķiņ tomēr paceļās no gruntas tā esmu. Tāda vimba ķerās. Nu tā. Metam iekšā un makšķerējam tālāk. Atkal tāda paša kombinācija. Pagaidām divas ir bijuši. Pokš.
Redzēs, kā mums te ir tālāk. Pagaidām labi nostrādāja tā kombinācija. Skatāmies, kas te notiks, cik ilgus laiks paies līdz nākošai copei. Tagad ir 5 pār 11 jau. Diezgan laiks atpagājis. Tak, atkal sakārtājam nākošo makšķeri. Un gaidām copi lielo. Tā bija cops uz zaļo bumbiņu. Pamēģināsim tagad sarkanu uzliksim. Redzēs. Tas arī nostrādās, vai ne? Jau copi nepaspēja, ir galā kaut kā. Super, vienkārši superīgi. Jā. Vienkārši superīgi. Kā nepaspēja iemest, jau galā kaut ir jau. Sākās copi, pamatīgākā. Vimbu copi. Kaut kas viņām iepatikās. Visā to, ko es daru. Jā. Ir, vimbi ir galā. Hops, aiziet. Nākošā vimba. Nepaspēja nemaz makšķeri iemest, kad jau ir galā. Tā tik ir vimbu cope. Opā, tas krūms te viss pinterēsies. Nu redz, ir vimbiņa galā. Skaista vimba. Nu redz, skaista. Opā, aiziet. Iemetīšu atkal nākošo makšķeru. Un copējam tālāk. Jāpaliek zemāk ir tā skāts. Jā, copes šodien ir labas. Jā, atkal nepaspēja otru makšķeri iemest, jo tā makšķeri jau copē. Super, ne? Tā tik ir viena copa šodien. Kaut kas te copēja. Skaisti pavasar copa sanāk. Oi, copa kā traks jau. Tā nav vimba, vai ir vimba? Jā, ir galā, ne? Jā, ir galā. Vimbas te copējās, ļoti labi. Ja atrod pareizo mānekli, tad arī zivs. Tas ir puika pieķēries šoreiz, tie man arī interesē. Puika uzķērās. Jā, pirmais puika šogad. Kaimiņš noķēra arī vīmu skaisti. Super, copi ir. Viss notiek šajā pusē. Vīmbas ķerās, labi. Ne ļoti, bet ķerās. Vienmēr sakot, ja kāds grib noķert vimbu, tad viņš var arī viņu noķert. Pretējā krastā arī vimbas ķerās, tā kā visiem ir zivis. Visi ķer kaut ko pa bišķim. Super, superīgs laiks. Copa arī, interesanti. Cerams, ka vēl brekšs pienāks vēlāk. Copējam tālāk. Viens atkal dancā. Viens dancā, jā.
Viens dancā. Danci. Turpinam dancināt viņus, ja? Vai viņi iet tajā auklā iekšā? Kur viņi palika? Viens dancis man atkal ir jau. Un ne? Uzdancāju. Kurā pusē tu esi? Tai pusē, ja? Jā. Viens uzdancāja atkal. Vimbi dancis. Turpinās. Oi. Vimbju dancis turpinās. Pok. Atkal viena vimba uzdancāja. Skaista. Skaista vimba uzdancāja. Skaista vimba kā. Ļoti skaista. Ir viņa galā. Viņai ir galā. Opā! Nevis garām aizmet. Nu ko, pienākus atkal kārtējā copi. Bija labs rāviens. Tas nozīmē, ka zīvis ir pie manas ēsmas, ko es esmu uztaisījis te. Nu labi, nekas dišs, jo man te nav no tās ēsmas. Viena jauna un viena ir no ziemas bija ielicis saldētavā, sasaldēja. Tādu barību es šodien izmantoju. Tā var arī dažreiz uzglabāt. Ja kāds nezināja to var ielikt mierīgi. Saldētavā, sasaldēt un pēc tam izņem un viņi viss ir tādi, tā kā viņi pirms tam ir bijusi. Viens tikko parās muka. Vai turpināsies cope? Skatīsimies tūlīt. Tagad no rīta bija tāds mierīgs, bija ūdens tā kā spoguls. Tagad bišķi tāds vējiņš ir ar vilnīti. Bet, nu, ik pa laikam pienāk kādu pieķerās. Nevarētu teikt, kad kādam ļoti izteikti apkārt ķerās, bet ik pa laikam kāds kādu izvelk. Nav tā, ka viens visu laiku vilk kaut kur un pārējie tur skatītos. Tā ir interesanti copi. Vienmēr sakot, superīgi. Laiks ar patīkams. Tas ir pats arī viens no svarīgākajiem, lai laiks skaists. Pa nakti it kā bija sauss, bet tagad jau ir silts. Nezinu, cik te ir grādi. Silts. Saulīt spīd, vispār super. Tā paskatāmies, ko mums te rāda. Cik grādi ir. Liepājā rāda 7 grādi, bet es esmu Nīcā. Otaņķu pagasts 7 grādi. Jā. Silts. Šodien jau vispār solīs plus 9 grādiem. Nu, rītā būs vēl siltāk. Tas ir labi, vismaz zīltiņa aktīvāk. Ko, turpinam copu, turpinam. Jāpārmet makšķers kādu brītiņā stāvēja, viens paraustīja, būs jau man motili noēdis noteikti. Paskatīsimies, kas tur ir. Kāpēc viņš uzrāva un neuzķērās. Nu, ne. Nu, jā, iespējams, ka tur viss ir noēsts. Hopts. Negluži. Viss, bet ir apsūkājuši, jā. Akal ir cope. Akal ir cope. Nu, ne? Jā. Jā, ir. Ir, kaut kas ir galā. Bet kas? Oi, izskatās pēc vimbas. Nē, tomēr tik dik nespurinās. Bet varētu būt, kad ir vimba galā. Kaut kas ir labs. Ne? Nomainīt tikko uzreiz uz to paņēmu. Ka nemaini, tad ķerās tik labi. Hopā, nu.
Puiši man ieskrēja te. Ir mums vimba ir galā. Vimba ir galā. Jā. Ļoti skaisti, ne? Šitādas te smukas lielas ķerās te bārtā. Tā kā, braucam copēt. Ko lai saka? Šodien vimbām dancis sanāk labs. Manē. Kārtīgā copakala vimba. Izskatās, ka baigi raustīgi. Jā, ir viņa galā. Mana skaistā vimba. Šitā izskatās kaut kāda ļoti liela laikam būs. Šitā izskatās diezgan tāda pamatīgi, jaudīgi cīnās pretī. Jaudīgi ļoti. Ļoti jaudīgi viņi cīnās. Ļoti jaudīgi viņi iet. Jā. Šī jau laikam būs tāda pamatīga izmēra vimba. Vai kas tas tāds ir? Tas ir breksis vai vimba? Nevar īsti saprast. Vairāk jau. Puika būs pienācis. Nē, liela vimba. Diezgan paliela vimba. Jā. Tur ņemās baigi. Diezgan paliela vimba. Vēšpuš. Nav man tērti. Milzīga vimba. Ieķērās tik liela, es vēl neesmu savu mūžu noķēri. Tā gan ir vimba. Milzīga. Tas nu gan ir monstrs, ne vimba. Vimba monstrs. Jā, aci varana muci ir. Vimba monstrs pieķērās tāds. Skaista vimba, milzīga. Skaistā vimba, milzīga. Super. Superīgi. Šodien sanāk tāds kārtīgs vimba dants. Nu jā, tāpēc jau brauc uz vimba baļu. Varētu izdancināt vimbas šogad. Skaisti. Domāju, kad ir pusdienas laiks pienācis mums zivīm arī, bet tomēr kaut kāda cope vēl bija tikko. Cerams, kad viņš arī paņēmis līdz galam. Viens tikko uzraustīja. Tāda jau visdrīzāk, kad būs. Cope. Pulkstens jau ir 12, praktiski. Esmu jau noķēris atļauto daudzumu. Visi jau mēs zinām tagad, kad 7 drīkst paturēt mērus. Zemmērs, protams, jāatlaiž. Un 7 mērus. Ja mēs izvelkam vairāk, tad mēs varam paskatīties pamainīt kādu mazāk atlaist un paturēt lielāk, ja tāda vēlme ir. Tādi mums ir tie noteikumi. Tā viņš ir. Tagad tiešām iestājās klusums, bet viens opīt tikko bija. Tikko bija viens opīt. Kaut kā interesantā okultē. Bišķi staigā. Vējš arī pacēlās diezgan tāds pamatīgs. Nevar saprast, kas tas pa vēju ir. Tā kā
ziemeļrietums, kaut kas tam līdzīgs. Upējam. Izbaudam šo superīgo copi. Vajadzēs laikam pārmest. Citādāk kādu laiku jau gaida, nekādu copu nav. Vajadzēs pārmest. Vai ne? Domāju garnelu uzlikt, bet pagaidām man neesmu mēģinājis uz garnelu, tikai pagaidām uz pinku, muškāpuru un motilu. Tādā kombinācijā bija copas labs. Nu ko, vajadzēs pārmest, un ne? Jo šobrīd iestājās tāds klusums, kaut kāda viena copīta bija, bet tas tā nebija vimba laikam, vai nu garām ejot aizķēra aukli tika. Viņi nevis aizķēra aukli, bet izrādās viņi tur mierīgi jau ir galā. Un gaida, kad es viņu izvilkušu. Tā var ilgi un dikti sēdēt, gaidīt. Vai ne? Viņi izrādās jau ir uzķērusies tur. Un es viņu gaidu, kad viņi man vēl raustīs. Viens sitienīgs tik bija. Un viss. Izrādās viņi jau tur ir jau pieķērusies. Bet, jā, ir vimba. Kārtējā vimba. Kārtējā vimba pieķērusies. Redz, kaimiņiem arī pieķērās vimba. Tā kā vimbas dancā te smuki. Nu jā, kaimiņiem arī ir vimba. Ne? Vimbas ķerās. Vēl joprojām viņas te ir. Opa! Nu redz, skaists breks arī ir te atnācis beidzot. Tos arī es te gaidīju, kad būs aiziet. Nē, brīvdienas. Tā ir vimba vai nav vimba? Kaut kas līdzīgs. Man liekas, ka tā nav vimba. Plaķīts. Rauda. Ko, uztaisīju sev vakariņas. Tā kā pusdienas laikā nebija laika. Pārēst, tad bija visu laiku jācopē, tagad copa tāda pieklusus, kaut kā draudu pieķerās, vimbām pienāca klusums mazliet. Tad ir jāuzēd pusdienas. Nu jā, vēl jāpacopē bišķiņ, palika jau augsts arī, vairs nav tik silts, tā kā pa dienu bija. Vējš ar sagriezās, jau pretī pūš. Kaut kā samainījās. Vimba copa bišķiņ pieklus. Bet ir jau forša norma noķēra. Tā kā copa ir labi izdevusies. Un tad vimbas neķērās, sākās raudu bums. Visu laiku raudas ķērās. Nezinu, varbūt barība gaišā man bija, tāpēc tā. Nu, nākušreiz, ka makšreiz pamēģinās ar tumšo barību, tad redzēs, kā tad viss tas darbosies. Labi, vēl pacapējam, tad vēlāk parādīsim rezultātu, kāds šodien ir. Nu, vienkārši norma ir noķert, vēl tur brekši daži un raudas pieķērās. Nu ko, šodien tā laikam beidzam makšķerēt, paliek jau tumšs jau. Bija forša cope, paķēra vimbas, brekšs bija arī pāris, raudas ķērās.
Nu, interesanti copi sanāca te Bārtā šodien. Daudz kaimiņi te sabraukuši makšķerēt. Šobrīd jau izklīduši, vēl kādu te paliek laikam uz brīvdienām, kas makšķerēs. Un tā, ja patīk, uzspiežiet īkšķīti, abonējiet kanāliņu. Tā viņš ir. Tad iesim paskatīties, kas mums tur pieķēries ir, vai ne? Vimba izmērs bija ļoti labs. Tādas skaistas vimbas ķērās. Superīgs. Lomas sanāca beigās šodien. Jāvācās nost jau. Pietiks ar šodien. Copēt jau. Tā. Viņš ir, redz, te ir tas lomas, te ūdenī man. Superīgi copi sanāca. Opā! Velkam ārā un skatāmies, kas tam mums te ir. Wow, nu super. Vairāks var norāvās šodien. Te ir diezgan daudz, svars milzīgs ir kopējais. Nu redz, tāds man te sanāca lomas šodien. Superīgais. Reksēns, liels vimbs, ļoti liels. Tādi Bārtā vimbs skaistas ķērās. Ideāli copi. Vienvārds sakot, ideāli. Nu jā, superīgi. Labi, taisamies. Šodien beigt makšķerēt. Tādas lielas zivs. Šitās mēs paturēsim. Ļoti liels vimbs ķērās. Pilnīgi prieks, kur rodēs. Tā viņš ir. No tā. Opā. Nu jā, labi. Brauciet copēt. Bārtā vimbs ķerās. Labi. Pietiekoši labi. Normāli saķert mierīgi. No tā. Laiks ar skaists, tā kā dodaties copēt un tiekamies atkal pie ūdeņiem. Visu labu, uz redzīt. Neaizmirsiet īkšķīt uzspiest un abonējiet kanāliņu. Paldies, ka skatāties. Līdz citai reizē. Čau! Čau visiem! Nu redz, tā te vakarā izskatās skaisti.